Aladins. Kas tas par spoku? Todien Agrabahā lija, un visi bija mazliet sadrūmuši. Princese Jasmīna sēdēja pils viesistabā un vērās laukā pa logu. Man ir tik garlaicīgi, kaut es varētu doties nelielā pastaigā, viņa bēdīgi novilka. Aladins uzmundrināja viņu. Draņķīgs laiks, nedrīkst sabojāt garstāvokli. Jauneklis mundri bilda. Ejam pastaigāties. Un kā tad ar negaisu? Princese apvaicājās. Mēs izmetīsim skaistu līkumu pa pili, Aladins paziņoja un pastiepa Jasmīnai roku. Pērtiķēns Abu tūlīt pietrūkās sēdus. Viņš visu rītu bija juties gauži nelaimīgs un vārtījies pa spilveniem, mēģinot izgudrot kādu aizraujošu nodarbi. Arī Džins nīka bezdarbībā, un te, laidelēdamies pa pili, viņš nejauši izdzirdēja par Aladina un Jasmīnas plāniem. Lieliski! Šajā lietainajā dienā mani gaida neliela izklaide. Viņš nopurpināja pie sevis un nozuda citā istabā. Aladins un Jasmīna soļoja pa gaiteni. Piepeši nogranda pērkons un uzliesmoja zibens. Jasmīna satrūkās, bet Abu uzlēca uz jaunekļa pleca. Tas ir tikai nieka negaiss, Aladins mierināja. Mēs te esam drošībā. Viņš veda pastaigas biedrus no viena gaiteņa uz citu. Tūlīt mēs nokļūsim līdz virtuvei. Pēc pastaigas mums taču gribēsies nedaudz uzkost. Bet šis gaitenis nebeidzas virtuvē, Jasmīna iebilda. Šis ir jauns ceļš, pats īsākais, tu redzēsi. Es to nesen atradu, puisis moži atbildēja. Viņš pat nenojauta, ka nogriezies pa aplamu ceļu. Gaitenis nebūt neveda uz virtuvi. Draugi gāja un kļuva arvien augstāks. Piepeši Abu iepinās zirnekļu tīklā. Fuj, viņš noskurinājās. Vai tu tiešām domā, ka mēs ejam uz virtuvi? Jasmīna bažīgi vaicāja. Aladins piekrītoši palocīja galvu. Virtuve ir tikai nedaudz uz priekšu, jauneklis bilda. Tiesa viņš nevarēja atminēties, ka īsceļš būtu bijis tik tumšs un drēgns. Te Aladins ieraudzīja durvis ar zilu bultu uz tām. Lūk, viņš atviegloti teica, aiz tām ir virtuve. Puisis atvēra durvis, piepeši trijotnei brāzās virsū skaļi pīkstošus sikspārņu bars un sāka riņķot virs galvām. Jasmīna spieda, Abu cieši aizmiedza acis. Laižamies lapās, Aladins uzsauca. Draugi joņoja pa garu gaiteni, cik ātri vien spēja. Pašā galā viņi ieraudzīja durvis. Šeit, puisis pavēlēja. Kad durvis aiz tiem aizcirtās, draugi saspiedās kopā un centās atvilkt elpu. Nopūtās Aladins, cik labi, ka briesmas aiz muguras. Manuprāt, šī ir īstā eja, pa kuru mums vajadzēja doties. Aladins iegāja dziļāk istabā. Jā, vēl daži soļi un nonāksim virtuvē, bet tur mūs gaida saldējums ar augļiem. Tā viņš centās uzmundrināt Jasmīnu un Abu, bet vēl daži soļi tos aizveda uz visstumšāko, augstāko un spocīgāko vietu, kādu viņi bija redzējuši. Tas bija pils pagrabs. Draugi tramīgi vērās apkārt, piepeši pār viņiem nolies skaļu smieklu šalts. Pār Jasmīnas muguru pārskrēja augstas tirpas. Jūs varat kliegt, jūs varat bļaut, bet ārā laist jūs negrasos, nodimdināja kāda balss. Kas tu esi?
Parādies, Aladins pieprasīja. Tas esmu es, pils pagraba šausmīgais spoks, vienmēr priecīgs par viesiem, kas uzvesties prot. Rēks noskaitīja un parādījās draugu priekšā. Aladins un Jasmīna neticēja savām acīm. Viņi bija dzirdējuši nostāstus par spokiem pils pagrabā, bet nevarēja iedomāties, ka patiešām reiz satiks kādu rēgu. Pēc īsa brīža spoks tikpat ātri, kā parādījās, tā arī pazuda. Princese bija ļoti satraukta. Viņa nesaprata, ko lai tagad dara. Jasmīna, kopā ar mani tu esi drošībā, neraizējies, Aladins solīja. Viņa apstaigāja pagrabu un izmisīgi meklēja vēl kādas durvis vai slepenu izeju. Vējam baisi gaudojot, trijotne meta līkločus pa pils pagraba tumšajām zālēm. Aladins izmisīgi centās atrast kāpnes, kas viņus izvestu no pagraba. Piepeši grīda pavērās un draugi lidoja lejā pa slīpu nogāzi. Ā, kliedz Aladins, Jasmīna un Abu. Ar pamatīgu būkšķi viņi piezemējās uz grīdas un paraudzījās apkārt. Te atkal parādījās spoks. Kā patika ceļojums? Tas ķircinoši un labsirdīgi vaicāja. Aladins un Jasmīna saskatījās. Spoks nemaz vairs nešķita tik briesmīgs, un viņi nolēma to iztaujāt. Klau, vai mēs tevi pazīstam? Aladins vaicāja. Domāju gan, spoks ķiķināja. Jasmīna paskatījās uz Aladinu un vaicājuši pacēla uzacis. Jauneklis cieši nopētīja rēgu. Tik tiešām viņš izskatījās ļoti pazīstams. Un vai tu zini, kas es esmu? Jautāja princese. Protams, tu esi princese Jasmīna. Ala meitene, spoks atbildēja. Jā, iesaucās Aladins. Es sapratu, un viņš uzsmaidīja Jasmīnai. Tu neesi spoks. Tu esi džins, princese smaidot teica. Ups, esmu noķerts. Džins jau dungoja citu dziesmiņu un pārvērtās par sevi. Es zaudēju. Džin, tas nemaz nebija tik jautri, puisis bilda. Jā, tu mūs pamatīgi nobiedēji, Jasmīna atzinās. Arī Abu dusmīgi čakstināja. Pazemīgi atvainojos. Džins māžojās, bet man gadījās dzirdēt, ka jums ir garlaicīgi, un es sarīkoju nelielu lietus dienas izklaidi. Draugi beidzot iesmējās. Zini, viņam taisnība, princese bilda. Mēs tiešām aiz garlaicības vai mirām nost. Aladins smaidīja, bet tad pamanīja, ka Jasmīna drab. Klau, Džin, ved mūs ārā no šejienes. Viņš lika. Jā, kungs, atbildēja Džins. Viņš pārvērtās par milzīgu lukturi un apspīdēja tumšos koridorus, rādot draugiem ceļu, līdz aizveda visus uz virtuvi. Drīz vien visi laimīgi tiesāja saldējumu ar augļiem. Es mazliet nobiedēju saldējumu, lai tas no virtuves nekur nepazūd. Tā taču bija laba doma, vai ne? Džins valodoja. Draugi smējās, vai tad ir iespējama garlaicīga lietaina diena kopā ar Džinu? Nekad.